Sveiki, es esmu Dācis Ševčenko, es esmu no fonda Dots, un es fondā Dots esmu 3. nedēļu. Tāpēc es esmu tāds jauns pienesums, daudz no jūsu sejām man ir jaunas. Ar daudziem es tikusies agrāk, un digitālā demokrātija man ir ļoti tuvu, jo es labu laiku strādāju manā balsī. Bet šodien es pastāstīšu par vienu konkrētu rīku, es pastāstīšu par Trello. Cik daudz zina, kas ir Trello? Un cik daudz viņu reāli lieto? Principā Trello atrisina vienu šausmīgi lielu, svarīgu problēmu. Viņa atrisina mūžīgās sapulces, simtiem e-pastus, lai vienotos par mazām lietām. Un faktiski tas, ko Trello izdara, viņa ir ārkārtīgi vizuāli labi redzama darba procesa pārvaldības sistēma. Es par Trello domāju tā kā par korķa tāfeli. Iedomājieties, ir tukša korķa tāfele, un tad mēs varam uz tās korķa tāfeles saspraust desmitiem, varam saspraust simtiem, un atkarībā cik liela tā tāfele ir, un tā mēs spraužam tos savus uzdevumus, ko nu mēs tagad darīsim. Un finālā mēs atopamies pie vienas lielas miskastes un nesaprotam, ko ar to darīt. Un tad mēs viņus sākam kārtot tādās loģiskos sarakstos. Tātad lietas, ko man būtu jādara, vai varbūt kas ir tā kā pipelīnā. Otrs ir tās, ko, kāds jau dara, es viņam varētu viņu sadot. Un nākamais ir, bravo, mēs esam izdarījuši. Trello atrisina to problēmu bez korķa tāfeles un online. Tas, ko mēs zinām, lietojot Trello, mēs zinām, pie kā tiek strādāts, tātad kas notiek mūsu uzņēmumā vai ar mūsu sadarbības projektos, vai jebkurā citā, ģimenē mēs varam taisīt Trello, ja mēs gribam. Tātad mēs zinām, kurš tīra vansistabu un kurš tīra viesistabu. Mēs zinām, kurš tad ir tas, kurš ir atbildīgs par to konkrēto uzdevumu, un mēs redzam, kāds ir progress. Tātad mēs katram no tiem uzdevumiem varam pielikt, cik tālu viņš ir tajā gatavības pakāpē ticis. Tas ir tas, kā viņš fiziski izskatās. Es nozagu šito attēlu, tāpēc, ka es negribēju uzreiz jūs aplēmot ar lampas bordu, bet es tā īsumā pastāstīšu. Tātad tas lielais ir bords, kas ir uztaisīts. Uz bordu mēs esam salikuši uzdevumu listas. Tātad, kas ir šobrīd development procesā, kas ir jau productionā, kas jau varbūt notiek trēningā un launchā. Un mēs katrā tajā listē saliekam kartītes. Tātad jau tāds konkrētāks uzdevums, kas mums ir jādara. Mēs varam pielikt bildes. Tas bildes ir svarīgas un noteikti iesaku jums, ja jūs mēģināsiet Trello, iesaku jums to darīt, tāpēc, ka jūs ar vizuālo atmiņu daudz labāk norientēsieties tajā bordā, jo šis ir tāds ļoti maziņš bords un ļoti sakārtots. Tur arī gadās būt lieli un tādi bardakaini bordi. Tad, kad mēs attaisam vaļā to kartīti, tas ir uzspiežam uz šitā vai šitā, mēs redzam jau tādu sīkāku uzdevumu skatu, kurā mēs varam salikt iekšā taskus, kas mums ir jādara. Un mēs katram no tiem uzdevumiem mēs viņus tātad atķeksējam, ka jā, šis ir izdarīts, bet šajā gadījumā mēs redzam, ka kāds ir pielicis status atzīmi, ka viņš ir stuck. Tātad viņš nolēbelo, jeb atzīmē to uzdevumu kā tādu, kas ir pelnījis uzmanību no citiem, piemēram, no projektu vadības vai no kāda cita, kas to visu konkrēto procesu pārauga. Kas ir svarīgi? Trello ir responsīvs. Tātad viņu var lietot uz datoru, viņu var lietot arī uz telefona. Un kas ir ļoti forši sapulcēs, kad ir lielās sapulces un kad visi sasēdušies ap galdu, un tās vienalga ir vajadzīgas arī tad, ja lieto Trello, un viņi iet cauri tam progresam, mēs varam saslēgt ekrānu ar projektoru un skatīties un uzreiz reālajā laikā pārlikt uzdevumu tad vai nu citam cilvēkam, vai nu arī viņu pārlikt jau citā statusā, vai vienkārši dzēst, ja mēs saprotam, ka viņš nav vajadzīgs. Tās sapulces ir vajadzīgas vienkārši, lai mēs saprastu to status quo. Ir ļoti dažādi plāni un dažādas iespējas. Man liekas, ka man Trello būtu jāprasa honorārs, ja godīgi. Ir dažādi plāni, dažādas iespējas. Ja jūs to neesat mēģinājuši, iesaku pamēģināt bez maksas. Ja esat mēģinājuši, tad skatieties kādu no tām dārgākajām versijām. Bet kas ir labi, var noskanēt QR kodiņu. Un 75% atlaida NVO. Un tas nozīmē, ka tajā gadījumā, ja jūs nolemjat, ka šitas ir rīks, kur es gribu izmantot, jūs varat pieteikties principā grantam un saņemt, tā ir ļoti liela atlaide, kas faktiski tādai 5 cilvēku komandai visdrīzāk nozīmē 70–60 eiro gadā par to visu sistēmu ar pilnīgi visiem labumiem, ko var dot. Tāpēc, ka, protams, ka jo dārgāk, jo vairāk ir to pieejamo rīku, bet neleciet, tā teikt, strauji zirgos virsū.
Tas pastāstīšu nedaudz par lampu, un kur lampu izmanto Trello. Mēs viņu iekšēji savai komunikācijai neizmantojam, lai gan tas ir kaut kas tāds, ko varbūt kādreiz mēs arī darīsim. Man liekas, ka tas būtu jādara, bet mēs viņu izmantojam sadarbībā ar aģentūrām. Mēs neslēpsim, lampai ir aģentūras, kas palīdz mums tikt galā ar sociālajiem mēdījiem, dažreiz arī ar kaut kādiem radošajiem darbiem, un tikt galā ar aģentūru un to darbu apjomu, kas ir nepieciešams. Tā kā bez Trello nozīmētu ļoti daudz lieki tērētu resursu, gan aģentūrai, gan mums. Līdz ar to Trello no mūsu puses tiek dots uzdevums, aģentūra viņu sāk darīt, viņi ieliek viņam statusu, kā status ir procesā. Tā, ka viņi ir kaut ko uzražojuši, viņi ieliek jau pusgatavu vai gatavu versiju, ieliek atzīmi, ka, hei, Dace, paskaties, es paskatos, man patīk, es apstiprinu, un viņi nopublicē. Un praktiski mums nav neviens telefonzvans, ja vien nav pa lielām lietām, tur nav neviena telefonsvana, neviena ēpasta, nekā, tas viss ir ļoti automatizēts un vienlaicīgi ļoti labi pāraudzīts. Tā kā, kas ir svarīgi, arī tādā non-profit, jeb NVO kontekstā, viņi tiešām ir domājuši par šo, jo sagadien speciāli paskatījos, kas tur tiek piedāvāts izņemot atlaidi priekš nevalstiskajām organizācijām. Un tad, kad sāk taisīt šo bordu, kas ir vai nu projektam vai kaut kam citam, tad parasti tu to dari pats. Tā kā tu domā, kādas tad tev tās listas ir vajadzīgas, kā kategorizēt tos uzdevumus, bet viņi jau ir uztaisījuši divus galvenos bordus, kas ir non-profitiem vajadzīgs. Tātad par to, kāda projekta potenciāli tie varētu būt, turpat bija iedaļas izglītība un citas, tātad jau sadalīts jau tas NVO sektoros, un arī par to, kā grantus menedžēt. Tas, kas ir vēl būtiski, var pielikt, viņu var sajūgt kopā ar jūsu G-Drive, tātad Google diskiem. Viņu var salikt kopā ar jūsu Slacku, tie, kas to izmanto, un visiem citiem rīkiem, kur jūs glabājat savus dokumentus. Un principā katram no tām kartiņām jūs varat pielikt klāt pielikumus ar jau svarīgākajiem dokumentiem ar atzīmi, hei, izlasi. Un cilvēks izlasot atzīmē izlasīja, un pēc tam jau klātienē var pārbaudīt, vai viņš tiešām ir izlasījis. Lūk, tas būtu tā īsumā par Trello. Ja jums būs kādi ļoti daudz jautājumus, nezinu, es varēšu atbildēt. Vai, sorry. Labi. Kāds jautājums? Jā. Tā visa informācijas sistēma ir kaut kur papildus saglabāt, vai jums viņa kaut kas slikts notiek, vai jums ir kaut kāds veids, ka viss pazūd? Jā, un viņiem visiem ir backupi. Man liekas, viņi reiz dienā taisa tos backupus, jā. Okay. Bet nav jābaidās, jā, ka tur kaut kas ir pazust. Labi, nav jābaidās. Jā, nav neviena reize tā bijis. Nē, man nevienu reizi nav bijis, un es esmu strādājis ar Trello arī kapacitātei, ka tas ir vienīgais rīks, ar ko strādā uzņēmums. Tātad, ja man nav Slackā uzdevuma, es principā nezinu, ka kaut kas tāds vispār eksistē pie apvāršņa. Man neviens uzdevums nekur nekad nav pazudis. Viņš vienmēr beigās atgriezies pie manis. Kā tā? Varbūt arī pozitīvi arī pozitīvā sadaļā pateikt, ka mēs Trello izmantojām tieši viegli palīdzēt, kad, tie, kur atceras, tā funkcionalitāte bija tā, ka zvanu centrs saņem zvanu par vajadzību, respektīvi tika izveidota kartiņa, un tad tas savienoja to Zelos aplikāciju, par kur tu jautāji, kuras teica, ka mēs viņu nelietojam, jo to bija tāda, startupa veidot aplikāciju, kur aizgāja savu ceļu, ne to, kur mēs viņu izmantojam sākumā. Un tad tajā back-office'ā manuāli tika pārvadīts uz Zelo, dodot uzdevumu brīvprātīgiem. Respektīvi, viņš strādā ķēdē, kāds stāstīja ļoti izcils, jo viņš ļauj dalīt labi uzdevumus, sortēt un savienot dažādas puses. Un viņš ir arī ļoti labi tas, kā brīdī, kad tu jūti, ka tu nevari tikt galā, tu vienmēr tajā kartiņā vari pasaukt klāt vēl kādu, kā Ines, es netiek galā, atnāc apskaties un iespējams beigās pat sanāks atdot Inesai uzdevumu. Tā kā tur ir ļoti daudz bonus, un tā tiešām ir tāda izteikta sadarbības platforma, bet ar galveno fokusu uz to pārvaldību, uz lielo darbu procesu pārvaldību. Lūk tā. Labi, paldies!